Raidījumu sākam ar devīzi. Gods kalpot Rāmas izstādē un Latvijas laukiem. Sakām paldies par tādu atzinību saņemot šo jubilejas medaļu, par sadarbību kopējā darbā no mūsu Agro TV komandas. Bet sumināti ir visi bijušie ministri, Daina Bruņiec no raidījuma Savai zemītei un Rikards Krastīņš, izdevniecības saimnieks LV. Bet turpinājumā tiksimies ar mūsu Latvijas vadošajiem uzņēmumiem klientu dienās. Tā jau ir sena iedibināta tradīcija veidot apmācības seminārus pirms īstās sezonas sākšanu. Nav noslēpums, katru gadu firma Vadestad ievieš tehnikas jaunumus un tehnoloģijas augstnes apstrādes sējmašīnu racionālai pielietošanai. Lai saimnieki iegādājoties šo augstvērtīgo tehniku spētu pareizi, savā saimniecībā, savā laukā to pielietot, tāpēc ir jāmācās. Šādi semināri un konsultācijas ir jāapgūst gan no firmas pārstāvjiem, gan savstarpējā pieredzes apmaiņā. Priecēja, ka Vadestad tehnikas saimnieki to novērtē, un arī šogad redzam, ka aktivitāte nav zudusi. Tātad, kā ierasts, visiem saimniekiem tiek iedalīta atsevišķa grupa. Kā paši firmas pārstāvji saka, būs pitstopi, kā sportā, kā pirmā formulā. Un šīs 3 grupas rotēs pa semināru zālēm. Rosība notiekās Aluksnes pusē, Mālupes pagastā, un pārsvarā audzējām graudaugus un raps, kaut kur ap 500 hektāri. 500. Tātad noteikti sējmašīnas kārtīgs vajadzīgs. Protams, tāpēc izvēlējāmies Vadestadu, jo pašos sākumos sākām ar 3 metri platu sējmašīnu. Un, protams, kad paplašinoties un tehnika arī nolietojās, un tagad paņēmām jaunu sējmašīnu, platāku, ražīgāku, 4 metri darba platumu. Tādu pašu? Tādu pašu Vadestadu kombinēto sējmašīnu, kuru var iestrādāt reizē gan graudaugus, gan minerālmēslus. Varam konsultācijas dot citiem un ko ieteikt, kādi bija plusiņi, mīnusiņi, lai atkal startē tālāk ar jau jaunāku un labāku. Es domāju, kas ir strādājis, kas strādā ar Vadestadu tehniku, ka tie jau arī zina, jo pa mīnusiem man nav ko teikt, es varu teikt, ka ir tikai plusi. Tāpēc jau īstā diena, teiksim, Vadestad diena šeit, kurā ir konsultanti blakām un viss tas process aiziet savu, ne pirmo gadu noteikti. Tagad sējmašīnas un tad tālāk skatāmies augstas apstrādes agregātus. Pēc šās dienas var spriest, ka rūpnīca strādā un ir jauninājumi, pults uzlabotas un var redzēt, ka rūpnīca pie visā piestrādā. Viņi arī seko līdzi, domāju, lai jūs attīstītos un tās pieredzes viņi arī gaida no jums kaut kādas zināmas atsauksmes un no tā, ņemot vērā jūsu ieteikums, arī viņu veidot, šo procesu tālāk attīstīt. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka tehniku izvēloties jābrauc uz šādiem semināriem un jāskatās, jo kaķi maisā pirkt nav prāta darbs. Tad izvēle ir bijusi pareiza un es domāju, pārējiem arī ir vērts šeit būt un konsultēties. Es domāju, ka Vadestad var neteiks palīdzību vai kā konsultācijas. Vadestad nekad nav atteicis un par rezerves daļu piegādi un pasūtījumiem es esmu ļoti apmierināts, jo praktiski, var teikt, lielākā daļa ir viņiem viss uz vietas noliktavā, jo nav bijis problēmu kaut kas salūst, kad jāgaida tur kaut kādas dienas un laiks labs un nevar iet uz lauka, bet šeit ir viss sakārtots un viss notiek. Tad rezerves daļu bāze ir ļoti liela. Īstā reize ir mācībām, īstā reize ir jaunās tehnikas mazliet testēšanai. Un es domāju, ka visā Latvijā prieks un universitātē lauksaimniecības, kad mācību spēki ir šeit un mazliet var vienu otru pakonsultēt un pēc tam ir tos students. Bet lielākā daļa jau šeit ir paši jau studenti, kuri ir beiguši un strādā saimniecībās. Jā, nenoliedzami, ka ir arī mācību spēkiem interesanti un liederīgi pabūt šādā pasākumā un arī studentiem. Un man jāsaka, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar firmu Vadestad un nākošo piekdienu šeit par šajās telpās būs studentiem izbraukuma nodarbība par lauksaimniecības tehniku. Vadestad jau ir sadarbībā palīdzējusi un šādas lietas jau aizvedot arī jums apmācībām. Mēs esam pateicīgi, ka mums laboratorijās ir arī
dažas nelielas daļiņas no šīs tehnikas, bet, protams, visu tehniku kopumā mēs laboratorijās nevaram ielikt, un tādēļ ir ļoti liederīgi un vērtīgi, ka ir iespējams gan piedalīties šādos pasākumos, gan arī studentiem veidot izbraukuma nodarbības šeit uz vietas, kur viņi šo tehniku visā daudzveidībā var redzēt. Bijušie studenti arī daudzi, varbūt vēl daudzi mācās paralēli savam darbam. Jā, šeit ir gan bijušie studenti, ar kuriem esam aprunājušies, gan arī daži pašreizējie studenti, bet 3. kursa studentiem būs nodarbība, kā jau teicu, nākamo piekdienu. Tad es domāju, tā perspektīva no jūsu skatu punkta ir varbūt diezgan cerīga Latvijā. Redzam, ir maiņa un redzam, ka ir tehnoloģijas, kuras piedāvāt, kuras ir jāmāc un sezona jāsāk arī strādāt savos laukos. Nenoliedzami un priecē tas, ka pēdējos gados piekrišana universitātē lauksaimniecības tehnikas apakšprogrammai tiešām pieaug. Lai šī tehnika iet darbā, lai katrs gūst no šī pasākuma kādas labas atziņas, kuras veicina tālāko darbību saimniecībā, ražošanā un arī studijās. Pamatoti liek aktīvāk darboties semināros un dažādos pasākumos, kas arī notiek ļoti daudz. Un, manuprāt, šogad, jo īpaši salīdzinot ar iepriekšējiem, var just, cik ļoti cilvēki ir aktīvi tajos ņemt dalību un teiksim, arī uzdodot teiksim, savus interesējošos jautājumus, pamudināt rīkotājus šo te pasākumu tieši atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir aktuālāki, skatoties gan pēc tirgus situācijas, gan nevis vienkārši audzējot kaut ko, bet jau runājot par konkrētām lietām. Manuprāt, ir tādas dienas, kur tu ne tikai var apskatīt, ar ko to darīt, bet kur tev pastāst arī, kā to darīt un kā to labāk darīt. Un, katram jau ir sava pieredze un katram ir savas zināšanas, bet citreiz viņas vienkārši darba dunā aizmirstās. Tāpēc ir svarīgi, ka tās tiek atgādinātas. Tagad ir tehnikas diena, bet tūlīt es domāju, ka visi vilcēji arī būs gatavi, kur šo tehniku varēs pavilkt. Un žurnālists saimnieks jau arī startā gatavojas. Jā, protams, un mēs varam visus lauksaimniekus informēt, kuri jau ir 2 gadus redzējuši mūsu traktordienas par to, ka šogad traktordienas notiek 19. maijā Siet Ilbe Agro laukā, Auberē, un patiesībā atvieglojot visiem informācijas iespējas, ir izveidot mājaslapa www.traktordiena.lv, kur ir ievietot pilnīgi visa informācija, ieskaidot karti, kur atrodas šis te lauks, kur tad šie traktori mērosies spēkiem. Mēs esam izlēmuši šo pavasaru sagaidīt klientu šeit mūsu telpās, jo mēs jūtam, ka šādā veidā mēs varam iedot vairāk informācijas, vairāk parādīt, un klienta atsaucība ir laba. Mēs satiekam daudz savus gan bijušos, gan esošos, gan arī nākotnes klientus. Interesi ir un interesē ir pamatojums, jo Dīram uz šo sezonu ir vairāk nekā 100 dažādu jaunu modeļu. Piedāvāt tikai pašas jaunākās tehnoloģijas, sauksim to par kosmosa tehnoloģiju palīdzību. Ļoti nopietns uzsvars tiek likts uz AMS tehnoloģijām, kas ir automātiskā mašīnas vadība, automātiskā stūrēšana, lauku pārvaldība ar GPS sistēmu palīdzību, ar karšu palīdzību. Un viena ļoti nopietna lieta, uz ko John Deere liek uzsvaru, ir darbības efektivitāte. Tas, izmantojot šīs sistēmas, mēs varam ietaupīt laiku, mēs varam ietaupīt naudu. Mūsu lauki izskatās vēl labāk nekā viņi, teiksim, ir bez. Samazina operatoru nogurumu, līdz ar to palielina, teiksim, varbūt iespējamo darba stundu skaitu. Un, kā mums viens klients teica no dzīves, viņi apstrādā, ja es nekļūdos, ap 1000 hektāriem, un bez šīs tehnoloģijas viņi apstrādā 5 hektārus cauri gadu liekus. Ja? Tas nozīmē, ka šī tā reālā ekonomija, ko Dīrs ar savām sistēmām spēj piedāvāt. No attālumā mēs zinām, ka viss ir līdzīgi, bet daudz, ka pa šo laiku ir mainījies. Jā, protams, Dīram kopumā ir 3 kombainu sērijas, ko mēs pamatā piedāvājam Latvijā. Ir
V, T un S sērija. Un šis ir konkrēti T sērijas kombains, kas ir ar 370 zirgspēku jaudu un ar ārkārtīgi ērtu jaunu funkcionālu kabīni, ja, kas ir, teiksim, vērtības ziņā un pārredzamības ziņā ir ļoti labā līmenī. Respektīvi, operators var strādāt 12-14 stundas, un viņam tur ir iekšā viss, ko vajag. Ir sistēmas, kas ļauj ievadot pamatdatus, teiksim, kultūru, mitrumu un tam līdzīgas lietas un ražību. Ir jau mašīna pati pieregulē sevi, teiksim, pēc tā standarta, kas ir noteikti. Tāda V sērija. Kur tad tās atšķirības liels? Tas ir platuma ziņā vai? Kulšanas sistēma pati par sevi. Šī ir vientrumuļa mašīna, teiksim, ar klasisko kulšanas sistēmu, ar vienu trumuļu. Kur jau daudz zina. Jā, viņi ir maksimāli vienkārši, viņi ir maksimāli uzticama. Teiksim, klients ļoti daudz darbus, teiksim, mašīnai paliekot vecākai, ja negrib izmantot dārgos dīleru pakalpojumus, tad var izmantot, teiksim, pats savas zināšanas un spēj ar daudzām lietām tik galā. Un piemērota dažādiem laika apstākļiem, teiksim, mitros laika apstākļos strādā lieliski, sausos laika apstākļos strādā lieliski, lēta, relatīvi, teiksim tā, ne lēta, bet pieejama, ļoti pieejama cenas ziņā. Teiksim, V sērija sākās no apmēram 140,000 eiro. Neapšaubām, ka strādāt ir ļoti ērti, un ja mēs paskatāmies, tad šī tā daļa, pie kuras strādā operators. Principā pārējām lietām viņam nevajadzētu uztraukties pie mašīnas. Pārējais tiek vadīts no kabīnes ar pults palīdzību un ar hidrosistēmas palīdzību. Tas, ko es varētu piebilst, teiksim, kur ir tā dīra lieta, ir rāmju konstrukcija un piekara. Tā ir viena spēcīga lieta. Ir ļoti labs rāmis un ļoti labi piekara. Līdz ar to gan transporta darbos, gan arī braucot, miglojot pa sliktāku lauku, mēs varam braukt ar pietiekoši lielu ātrumu un nebaidoties sabojāt. Māri, mēs redzam, papa mobils jau pie darba, un cik es redzu, daudz jau šodien ar to izmanto. Jā, mums ir lieliski iespēja. Mums ir atnākusi demo mašīna, kas ir John Deere Gator. Un, jeb gators latviski saucot, mašīna, kas var izbraukt praktiski jebkur, aizvest, teiksim, līdz pat 500 kg smagu kravu, ja, piegādāt, teiksim, atkal līdz kombainam, līdz traktoram laukā kaut kādās sliktos apstākļos. Un, teiksim, daudz izmanto viņus pasaulē kā lauka apsekošanas līdzekli. Jādomā jau kā lobarības savākt, un te viens kārtīgs rīks mums blakām. Jā, šī ir John Deere piekabinājuma pļaumašīna. Dīram tāda programmā ir divi veidi, ir piekabināmās un uzkarināmās. Kur ir tās priekšrocības varbūt? Pļaumašīna kā pļaumašīna, visas viņas pļauj, vai ne? Regulēšana ir ārkārtīgi vienkārša. Piekare, braucot atkal pa nelīdzeniem laukiem, ir ļoti laba, teiksim, tā mašīna ir ļoti pamatīga. Ja gadījumā sanāk satikt akmeni un tiek, teiksim, nolausta piedziņa, salauzta piedziņa, tie, kam ir pļaumašīnas, tie zina, par ko es runāju, tad šis remonts, diska piedziņas remonts ir ārkārtīgi vienkārši. Mēs nomainām vienkārši vienu rumbiņu, kam ir izveidota rūpnīcas aizsardzība. Nav visi jāpārmontē, lai to nomainītu. Principā ir tā, ka mēs 15-20 minūšu laikā to mašīnu dabūjām atpakaļ darbā. Būtu laiks arī doties pie traktoriem. Liels gods piedāvāt šobrīd jaunās sērijas traktoru, 6R sērijas traktoru ar jaudu līdz pat 220 zirgspēkiem, 7R sērijas traktorus. No Amerikas nākušos ar jaudu jau pār pa 300 zirgiem un lielie kuģi flagmaņi 8R, 9R sērijas traktori ar piedziņu no riteņiem, piedziņu kāpurķēžu veidā. Tā kā, risinājums dažādu veidu saimniecībām. Traktori paliek ar vien gudrāki, protams, reizē ar pašiem saimniekiem. Līdz ar to tam visam līdzināk arī apmācības, ko veicam mēs saviem klientiem, aicinot viņus šeit vai šīm traktoru apmācībām, traktoru klīnikām, kā mēs saucam. Un tādā veidā mēs arī paši mācāmies, kopā ar zemniekiem esam visu laiku. Un būtībā arī es piekrītu tam, kāds ir John Deere sauklis, kad John Deere ir ražojis šo tehniku, ieklausoties pašā zemniekā, saimniekā, viņu vajadzībās. Un tādā veidā ir tapis šis produkts. Tā kā, pēc zemnieku pieredzes, apvienojot vēl John Deere lielo pieredzi, inženieru zināšanas, ir tapušies skaisti produkti. Bet tev nebaida šis īpašais ērtums? Protams, stereo sistēma gan skaņas ziņā, gan vēl kaut kur, un tagad pats operators tik sēž un nezinu, varbūt aizdomāsies par kaut ko citu. Šobrīd jau runa ir par to, kad, lai ražīgāk strādātu. Un tomēr bez šī traktorista, diemžēl mums neiztikt. Un tāpēc arī par cilvēku pašu ir domāts, ir šis komforta līmenis, ir augstās tehnoloģijas, arī pašam saimniekam kādā veidā sekot līdzi, vai viņa tīrumos šie darbi tiek pareizi izdarīti, vai ar traktoru viss ir kārtībā, vai ar traktoristu viss ir kārtībā. Redzam, šie brieži esot ap 200 saimniecībās Latvijas laukos.
Pietiekoši daudz tehnikas vienības, skatoties oficiālos reģistrācijas datus, John Deere tehnika jau ir tūkstošos Latvijā. Gan traktori, gan kombaini un ierēķinot arī vēl nereģistrējumās tehnikas vienības. Mēs esam populāri, šis brands ir zināms visiem zemniekiem. Jā, šis ir vārds ar spēku. Nāk līdzi pārdošanai arī atbildība. Mums jābūt spējīgiem šīs mašīnas apkopt, remontēt, ja tas ir nepieciešams, un optimizēt. Un līdz ar to arī varu pastāstīt to, ka mums uz šo gadu būs 15 servisa mašīnas visā Latvijas teritorijā. Tas ir. Visos novados varēsim redzēt? Visos novados mums ir katrā reģionā mums ir 3 līdz 4 mašīnas. Jā, katrā vai Vidzeme, vai Latgale, vai Zemgale, vai Kurzeme. Un tas, ko vēl gribās pateikt, ir, kad mēs tagad aprīlī varam filiāli vaļā Saldū. Un Saldū būs filiāli servisam un rezerves daļām. Tur būs rezerves daļu puisis, un tur būs iespēja ievest un remontēt tehniku uz vietas, nevedot uz Rīgu, tā, lai tas ir apusēji izdevīgs. Kā pie dzinavām. Kurš pirmais rindā, tam pirmā roka? Visi mēs gribam dzīvē garantijas, jā? Par te jebko. Un tāpēc mēs esam gatavi šo piedāvāt, bet, protams, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Nekas nav bez izmēra. Un, protams, nebūs tā, ka ik viens risinājums derēs pilnīgi visiem, bet mēs meklēsim veidus, kā jums palīdzēt, kā jums izdarīt tā, lai jūs savus lauku darbus varat padarīt laikā. Novēlējums būtu tas, kad pavasaris ir sācies. Es zinu, ka šobrīd cilvēki daļa jau sāk strādāt, sāk sēt minerālu mēslus, daļa vēl vibrē, šobrīd un trīc un gaida, kādu laika prognozi un tā. Un izstāst, ka pavasaris būs labs. Tad, lai vasara ir laba, lai ražas ir labas, lai mēs varam ražu novākt laikā bez kreņķiem, iesēt ziemais nākošam gadam, un tas ir pamats nākošam, tas ir pamats atkal nākotnē, vai ne? Un tad lai laika apstākļus tā mums klāt, lai mēs esam apņēmīgi, lai mēs vēlamies izdarīt labāk. Tā teikt, viens puisis teica ļoti labs vārds. Es daru šodien vairāk, lai rītā dzīvot labāk. Uzmanībai atgādinām! Tiekamies Ķīpsels izstādē Rīgā Agro no 19. līdz 22. aprīlim.